Vakars, dorgī televīzijas skatītoji. Ar jūsim, kā katru trešdienas vakaru, kopā es, Pīters Pošmucāns un raidījums Latgalīšu sātā. Šodien atrodamies Ludzas rajona Ņukšu pogastā, kur mūsim kaidā sātā ir jodara tāds, varbūt ir porok patiekams darbiņš. Kā zināms, ienāk tāds laiks katrā saimniecībā, kad gaiļu saka palikt porok daudzi. Kad jau paliek porok daudz, tad viņi kļūst pēdi naganti, jau klūp viens otram krāgā, un viņi tur skraida pa aploku, un viens tur pšai prom. Un tad, diemžēl, ienāk tāds nepatīkams brēdis, kad no līkiem gaiļiem ir jāatbrīvojas. Šodien mūsu uzdevums ir atbrīvoties no 5 līkiem gaiļiem. Diemžēl, jāsaka, ka darba tirgu situācija, diemžēl, nav tāda portikusi, kā gaiļu aplūkā. Visi, kā sacīt, kompetenti strādāt varoši un gribuši vērieši ir vai nu Rāziknī, vai nu Rēgā, vai kam vairāk paveicīs tī Ērijas vai Skotijas lašu posturotis rūpnīcās. Tad, diemžēl, pie mūsim Ņukšūs tādu kārtīgu, tādu kompetentu strādnieku, kurim rūka saukai sacīt, tādu nav porot daudz. Par laimi mūsim viens šāds strādnīceņš vēl ir saglabājis, un tas ir mūsu mērlis labais Antoniņš, kuram šodien jānāk kaut gaļi. Им bija gan jānāk jau pirms kāda brēža, kā džentelmenis izkavējos jau 6 stundas. Nu jau tas jau gaidu. Gaidos jau. Gaidu. 6,5 stundas. Un tā. Te īsti skraidi. Gribu es kaut būt jokai. Padarīt. Žāli jau, bet, zupiņa būs. Anekdots. Jā. Ienāk traktorists mūsu Toļiks Klondēkā. Pienāk pie bāra. Tur tāda jauna, gleita tāda dāma siež pie bāra. Jīs traktorists mūsu kad lītojuši makauku, jīs tāds ekscentrisks mazliet palīgi. Jīs pīsēt pie bāra, saka, saimnieki īlē 50 grami. Es jau īlē 50 grami, jīs mājām, hopā. Saka, tī domāju, es tev parādīšu, kā pāstiešu. Jīs saka, ko? Jīs saka, īlē man vēl 50 gramus īdzēt, bet saka, Antoniņš! Vasals, Antoniņ! Vasals. Antoniņ, nolīdz kieklu. Es nevaru. Man kā piekāds pie rūkam. Nolīdz tu kieklu. Antoniņ, tev porduļi. Nuslāk, tā kā uz porduļus televīzijās. Pīdot, Pīterēt. Pīdot man. Tu kur bija, Antoniņ? Kad tev bija jogot? Pirms kāda laiciņa moza. Kāda moza laiciņa tev bija jogot pirms 6,5 stundiem. Oi, pīdot, Pīterēt, es tev ļoti vēloju, pīdot. Mēs nopirkām ar puišiem bamburinu i pasēdējām pie veikaļiņa, i te vēl vienu bambureņu, i taisot mūsu Pīteris. Atnoc. Da. A tu zini, kas tev jodara? Ot iki gaļi jākaut. Cik gaļi tev jākaut? 2. Nā. Tev, Antoniņ, 5 gaļi ir jākaut. Lūk, tā kausim 5 kasas navari. Nezinu, navari tev ciets ir? Ne, man mačes.
Mačets vīgloks, nav tik smags, ka cērs, pie ka presīs, tā būs viss caura vai pīdot. Naīgrīz? Naīgrīz, nīku. Nu, tai, nu, vot, nu, tā kur tī mani gaidīši? Areku. Vot, dorgī televīzijas skatētāji, aptaņeši. Mīrīgs esi. Domāju, sanāks? Dreiži sanāks. Aptaņi, tu taču ne? Nagrīžu, Valds. Nu, nagrīžu. Vārvai, nu nāstētī mačets. Ko darēsi? Tev cērs nav? Labā man ciest, tu sacīji, ka cievi paiems. Nezinu, ko viņi tik daudz ir. Labā daudz, nu pīci, nu man... Nu, labi, nu tā ir pat, nu tā ir pat. Pīdot, mać, pīdot! Un tu ņem dzēvis? Nu, es dzēvis, tad ķīnu dzēvi, oi. Tī vīns vēl skrāja. Oi, nu. Oi, pīdot, man sētāt īrunāt. Ko es noderēju? Oi. Es mačeks nagrīza, nu, ko es vai zinu? Nevajadzētu tu bambuļiņu tēt. Paieģēlas. Paieģēlas. Meidu brūnīti. Es viss. Vienāginu tuginu. Da. Cik tī runājot ar saimnīci, kā es atzētu tu honoraru tev? 20 centiem pagaidēt. Lateks sanāca, da? Nu, tu zini, tu visu, tu man, nu, kad tas mačets man nagrīza, man grauši bija visu tu ar rūkom, es domāju, visu tā moraliskā pretnumstatījuma līta vēl, kā es domāju, kaut kā domāju, varbūt vairāk vajadzētu. Vairāk, da. Nu, cik vairāk? Nu, Latu 44. Pīdot Pīterē, es nākušreiz tev zelta gobaļiņu, es nezinu, ko šitā. Tā ir Latu 20, Paildi. Latu 40, Latu 44. Paildi tev Pīterē. Nu, Paļdis, ka vērotīs, dorgī televīzijas skatētoji, tiksimies ar jevsim jau nokam trešdien, atgalīšu sātā, cerams, ka tī saulēnokim apstokļi. Ontuņiņ kieglu paēm? Pīterē, jau brīvis uzlieku. Ko te pieksim? Tu Latu 40 nanūpēc vēl vienu bambuļi namušu. Zīpes piekšu. Dzīves. Pēc